ārā rinda stāvēja pa kvartālu. Ja nemaldos, pagājušais gads bija aptuveni 2 miljonu apgrozījums. Man zvana, prasa, ko man darīt, es izdomā pats. Tev rītā atnāk džeks, uzliek 10 miljonus uz galdu ņem, lai pārdot Andam. Man ir cits cipars galā. Šis ir darbs, ko var darīt zem palmas par laptopu. Cilvēki paliek neadekvāti. Es varu derēt, ka 90% vilšanās risks pircējiem, tā kā viņš saņem reālo preci. Čau, Līva. Čau. Kā Pīters Drakers, gudrs biznesmenis, ir stāstījis, ka biznesa galvenais mērķis ir radīt klientu. Man liekas, tu esi radījusi 1000 klientus un arī sasniegusi tur miljoniem peļņu. Un numur viens lieta, kas man nāca prātā, pirms es satikos ar tevi šodien, kā tev radās tā ideja kaut ko tādu vispār radīt? Es zinu, ka tu krāji naudu, lai tur investētu tajā projektā, bet kā tu nonāci pie tā, ka šitā varētu būt ideja, kas reāli varētu aiziet? Ideja radās... Par Andelu Mandelu. Jā, par Andelu Mandelu, protams. Ideja radās no vajadzības, jo, man liekas, ir izdomāt ideju, varētu būt tāds bizness, bet ja tu neatrod vajadzību vai sāpīgo tēmu, tad vajadzība un kaut kāda sāpīga problēma sabiedrībā vai tavā pašā dzīvē ir tā, kas rada biznesa ideju. Un tādā gadījumā tas bija 2008. gads. Bija sākusies nekustamo īpašumu krīze. Es biju pirms tam bijusi māklērs, tātad attiecīgi tas ļoti tieši skāra arī manu nodarbošanos. Tas ietekmēja manus ienākumus, un es sapratu, ka kādā vēlā vakara stundā sazvanoties ar draudzeni, kā mēs visi esam sievietes, kurām patīk apģērbs, garderobe, un tādā brīdī, kad nav vairs brīva līdzekļu tam, lai nopirktu ko jaunu, vai arī vēlies iegūt brīvus līdzekļus, lai nopirktu ko jaunu, sapratu, kā man reāli skapī ir iesaldēta nauda. Kā to savādāk nosaukt, tā ir iesaldēta nauda, un kā lai viņi palaiž apritē, tirgojot to ārā. Un tā radās pirmais Andels pasākums ar domu, absolūti sautīgu domu, kad man ļoti gribētos nopirkt kaut ko jaunu par sakarīgu cenu no kādu savu draudzeņu garderobēm un izpārdot to, ko es vairs nevilkšu. Un tā pirmais pasākums absolūti organiski radās 2008. gadā. Es atceros, portālā Draugiem LV visiem izsūtīja ziņu, ka būs tāds pasākums Andele. Un nejauši pārrakstījos, ka nevis Andele, bet Mandele. Un es domāju, īstenībā baigi loģiski Andele, Mandele, un tā tas arī aizgāja vienkārši no tādas kļūdainas pārrakstīšanās. Radās arī nosaukums, ko es uzreiz ātri noķēru, kad lai ir, tas vismaz kaut kas savādāks. Pirmais pasākums notika mana klases biedra kafejnīcā Pils ielā Vecrīgā. Es jau aizmirsu par tās kafejnīcas nosaukumu. Mēs bijām 20 tirgotājus un bija 100 apmeklētāji. Pirmajā pasākumā, jā? Pirmajā pasākumā jau 100 apmeklētāji. Tas tika izsūtīts burtiski tiešām Draugiem LV un ar lūgumu pārsūtīt tālāk, taču nebija ne Facebook grupas. Facebooks, man liekas, tas vēl nemaz nebija. Tā kā es jau kaut kā tas aizgāju no mutes mutē, neieguldot nevienu santīmu par reklāmu. Ja? Un pirmajā pasākumā mums jau, pēc pirmā pasākuma jau meitenes jau rakstīja, kad būs nākamais. Tā kā es sapratu, ka mēs esam kaut kā ir trāpīts uz tās āderes, un es pat arī dabūju tādu vaigo prieku un kaifu no tā pasākuma un jau sāku plānot nākamo. Un tas, ko uzreiz es sev tā teikt citu pa pirkstiem, ka es viņu netaisīšu biežāk reizi ceturksnī, lai nedevalvējas tā vērtība, lai visu laiku tie gaidīšanas svētki, un arī, ka mēs jau tomēr esam sezonāli to garderobu veidojam, nevis tā, ka katru, nedēļu vai mēnesi pērkam kaut ko jaunu un neadekvāti tērējam naudu. Es visu laiku jau radīju to deficīta efektu. Es saprotu, ka deficīta arī ir tas kaifs, ka nav tā, ka tev tas pasākums norisinās visu laiku un zaudē kaut kādu to gaidīšanas prieku. Okay. Tajā laikā tu bija arī SS, un es domāju, tu uztaisīji pasākums, un saprati, ka šis strādā. Varbūt tev bija jāiet tirdziņu biznesā, bet tev jau tas īstais biznes bija pēc tam to platformu taisīt. Kā tu to saprati, ka tas jādara? Zini kā, īstenībā tas pirmos, man liekas, pāris gadus tas nebija nekāds biznes. Es saku, man tas bija tiešām tāds kaifs satikties un rīkot šos pasākums. Tad, kad es sapratu, es kā bijušais māklērs, man bija ļoti labi visādi kontakti arī nekustamo īpašumu kontekstā, un tad es dabūju telpas Barona centrā bez maksas un drīkstēju jau tur rīkot pa visu otro stāvu, un tas man ļāva pulcināt jau 200 dalībniekus. Un tad es redzēju, ka šie 200 vietas aizpildās burtiski stundas laikā.
Tirgotāju vietas, un baigi daudz cilvēku ir rindā, un tad es redzēju tos pūļus, kas nāk iepirkties. Es sāku domāt, pagaidu, vai šis ir viss, ko es jūtu, ka aizmugurē tā enerģija daudz lielāka, un vēl vairāk cilvēku vēlas apmeklēt un iepirkties, bet man nav platība. Tad es pieņēmu lēmumu, riskantu, jo man tādas naudas toreiz nebija, noīrēt kontohalli, kas ir vienkārši, tad skatīties, cik tad ir tā mūsu kapacitāte realitātē. Un noriskēju pirmo reizi uzlikt ieejas maksu. Jā, man liekas, 50 centīmi. Nē, meloju 50 centi, jau tad bija 50 centīmi. Jā, vēl tā mazā sudraba monētiņa. Ļoti labi atceros. Jā. Un es atceros, noma bija kaut kāds 1500 latu, kas man vispār sapņos nerādījās. Man nekad rokās nebija bijis 1000 latu, kaut kādu 1000 lati, jā, un te pēkšņi tāda noma. Es domāju, labi, es riskēšu. Bet es gribu redzēt, kas tad ir aiz tās sandēles, mandēles, cik tad īstenībā ir tie tirgotāji. Un es atceros, es to rīkoju ar tādu savu asistentu Artūru un meiteni Kati, ko es biju sarunājusi stāvēt pie ieejas, iekasēt biļetes trietā, ja? Izziņoju šo pieteikšanos un bāc man pieteicās 650 tirgotāji. Ārā rinda stāvēja pa kvartālu, gatavu maksāt ieejas maksu. Man pat ir, man liekas, arī, ja kas ir video, pirmais uzfilmētais. Tas nav tas, man liekas. Nē, šī ir Ķīpsala. Šis ir vēl tālāk, jā? Šis ir vēl tālāk. Un šis jau tāds pareizi organizatoriskais, bet ir viens cits, es to pēc tam, tāds Artis Dzērve ir pirmajā bildē. Bet arī šis ir piemērs, absolūti, jā. Bet tas Ķīpsalas pasākums bija bišķi cits. Nu, lūk, un tā mēs to Skonto Halles futbola laukumu, es domāju, kā lai tagad man ir tik daudz cilvēku pieteikušies, kā lai mēs vispār ar to tiekām galā, un tas viņu sazonēja pa līnijām, pa metriem, absolūti vienkārši matemātika izdomāja, kā cilvēkiem pašiem sevi saorganizēt un atrast savu vietu. Jo es sapratu, ja es tagad vākšu komandu, kas tur visiem ar svilpīti rādīs vietas, tur vienam pēc otras, tas tā iekārtošanās aizņems nenormāli ilgu laiku. Skonto Halli man deva tikai to konkrēto dienu uz iekārtošanos, tas bija liels izaicinājums, ja pasākumam jāsāks 11. Kā man 600 tirgotājiem ierādīt tirdzniecības vietas, un tad šis spiediens man iedeva vēl tādu papildus spēku vai motivāciju izdomāt, kā novienkāršot lielu lietu, lai cilvēki paši ērti prastu iekārtoties. Un tad es sapratu, ka man maksimāli tā atbildība par tirgošanos ir jāuzliek uz viņu pašu pleciem. Proti, viņiem pašiem ir jāsaprot, kā iekārtoties pašiem, kā ieņemt savas tirdzniecības vietas. Un viss pamatā ir perfekta instrukcija, tāds kad cilvēkiem pašiem jāsaprot, kā viņiem jādara. Un, jā, šis pirmais pasākums pagāja tā, ka mēs bijām tikai 3 cilvēki, kas to vispār organizēja, un šobrīd mēs esam 5 uz pasākumu dienu maksimums. Nekas nav mainījies. Man tas liekas baigi interesanti, ka tu to spēji. Vēl joprojām, man liekas, arī tas viss uzņēmums, viss, kur ir online portāls, viss šis te pasākumi, tev ir ļoti maza komanda, ne? Cik tev ir cilvēki? Šodien es ieturēju interviju ar vēl vienu IT speciālistu, jo mums tiešām pietrūks tieši šī sadaļa. Tagad pie šī apjoma mēs esam 2 admini, 1 UX un 1 testētājs outsource un 3 programmētāji. Un cik andal mēnesi jāapgroz? Apmēram. Klausies, zini, es vispār baigi ciparos neskatos. Ja nemaldos, pagājušais gads bija aptuveni 2 miljonu apgrozījums. Jā, man liekas, tas ir īsumā ļoti, bez muldēšanas, ļoti satriecoši, ka tev tik maza komanda, kas tādas cipars taisa, jo man ir bijuši viesi, kas arī apgroz, tur kaut kā 5 miljonus, bet viņiem ir tur, arī man ir daudz cilvēku. Jā, tāpēc es ieju tajā birojas, domāju, Dievs, tik daudz cilvēku, es gribu jau laisties, man lielas komandas nekad nav patikušas, jo kaut kādā brīdī pazūd atbildība. Sākuši tā futbolēšanās, jo vairs neviens neatbild. Jo lielāka komanda, jo lielāka iespēja savu atbildību uzlikt kādam citam vai savu neizdarību uzlikt, tas vispār bija tam paredzēts vai kaut kāds atrunas atrast. Ko līdz tu esi vienīgais speciālists par savu tēmu, tad tev nav kam pateikt, tev šodien es aizgulējos vai neizdarīju vai tam līdzīgi. Es arī neticu kaut kādām tādām, lielajām valdēm, kur katrs velk vai
vadības komandām, kur katrs velk deķīt uz savu pusi, uz savu departamentu vai aizstāv darbinieku intereses un pārējo. Man šīs, kā lai saku, korporatīvā vīde man reāli uzdzēna šārmuļus. Man ļoti, ļoti nepatīk. Un tāpēc es labāk izdaru vairāk pati atbildu par saviem vārdiem, par saviem darbiem un pati arī sagramoju, ja kaut kāds lēmums bijis kļūdains. Es no tā nebaidos. Jā. Bet tev nav sajūta, ka tev būtu vairāk cilvēki, kas varētu vēl kaut ko citu darīt, ka jūs varētu augt ātrāk? Iespējams, jā. Ir kaut kādas, teiksim, ja produktu izstrādes gadījumā, tad jā, bet es esmu mēģinājusi pieslēgt papildus komandas. Īstenībā, tad, kad ir kaut kāda nepieciešamības, mēs ļoti veiksmīgi sanāk ar outsource, pieslēgt kaut ko klāt. Teiksim, mēs tagad izstrādājam maksājumu sistēmu. Man ir viens čalis tikai outsource, viņš dara tikai to un ar atbilstošu pieredzi. Un man nevienam nav jāapmāca vai, jāievelk komandā, pēc tam tur jārūpējas par tiem ikdienas katra noskaņojumiem un tam līdzīgi. Tas vadības darbs tieši man visvairāk atņem spēku. Labāk patīk tiešām, ka katrs ir individuāli pats par sevi, ka mēs esam vienots organisms, bet katrs dīlo ar saviem melnajiem galvā, nerodas intrigas, jo katrs sēž savā punktā un dara savu lietu. Ja? Tā kaut kā. Es esmu strādājis korporatīvajā vidē, un tu tur aiziet, visi kopā aiziem uzpīpēt, aiziem pusdienās, pārunājam, un tas priekšnieks tāds, tas šitāds tāds, un tad aiziet kaut kāds jau tāda arotbiedrības kustība, un tas man absolūti neuzrunā. Tad, kad tu taisīji to platformu, un, ja drīkst tā teikt, es pieļauju, platformas komisijas maksa par sludinājumu ievietošanu ir numur viens veids, kā tu ģenerē naudu, vai ne? Jā. Kas ir bijuši kaut kādi pamata lēmumi, kuri tev ir, viens ir, komandas laika maziņa, bet kas ir vēl bijuši pamata lēmumi no tāda cenas viedokļa, no klienta viedokļa, no platformu viedokļa, kas ir palīdzējuši reāli tev mazāk, es pieļauju, 10 sanāk, 11 gadu laikā uzbūvēt 2 miljonu uzņēmumu, kur tev ir 80% vai 70% peļņas procents. Kas ir bijuši tie key lēmumi? Tie pat sākās, ja godīgi, pirms vispār portāla izstrādes. Key lēmums numur 1 bija pāriet uz lielajiem pasākumiem. Otrs... tu domā arēnas, tu domā to, jā? Jā, tas bija viens, jo tad es savācu īstenībā to komūnu. Man vispār biznesa pamatā ir komūna, un katrs tirgotājs veido ap sevi tālāk komūnu un paziņu loku, viņš aiziet kā tāds zirneklis. Un, ja godīgi, man viens no pirmajiem lēmumiem bija ieguldīt laiku un gaidīt, lai komūna izveidojas, nevis sasteigt ar kādām reklāmas kampaņām, būstošanām, tajos laikos, kad nebija būstošana, lai ir tas organik, tā patiesā komūnas mārketinga kustība. Tas, kā es to jūtu. Man zvanīja no rādio, samaksā tik un tik, mēs pie jums uztaisīsim sižetu. Es saku, ziniet, es nemaksāšu, un es ticu, ka jūs agri vai vēl paši uztaisīsiet par mums sižetu. Man bija tāda tā doma. Labi, tie bija tie laiki, kad tas nebija tik sasteigts, kā tas ir tagad, kad ja tu tagad neesi un neplēdi produktu, kāds cits tevi apēdīs jau pēc gada, ja? Vai ātrāk. Tas bija viens. Otrs absolūti nejaušs lēmums bija tāds, ka es kaut kādā brīdī sapratu, kad es redzu, ka meitenes grib arī tirgoties ārpus pasākuma laika, arī pa dienu, ikdienā, sēžot ofisā, un es redzēju, kā man kolēģis tur mainās kurpē un kaut ko nes kleitas uz darbu, kaut ko, es sapratu, pagaida, viņām jau nav tur ko darīt, un tas loks jau ir mazs. Es atceros Mandelē, tad bija Twitter accounts, un vienu dienu sēžot ofisā, redzot šo te skatu ar kolēģiem, es ierakstīju Twitter accountā, mums bija 1000 sekūtāji, 1000, jā. Es ierakstīju, čau, taisam Twitter Andeli Mandeli, vienkārši liekat savu sludinājumu ar @Andeli mēs repaustosim. Un mēneša laikā uzauga līdz 6000 sekotājiem tas viss pasākums. Un es tikai repaustoju. Viņas savā starpā tur tirgojās? Viņas tur savā starpā tirgojās. Nākamais bija Facebook grupa, ko es izveidoju, gan pieaugšo, gan bērnu. Arī vienkārši, bet tas viss gāja caur adminu apstiprinājumu. Es vakariem sēdēju apstiprinājumu tos bezmaksas, tā teikt, sludinājumus. Un priekš tiem laikiem Facebook tirgošanās grupa tādas vispār nebija. Tagad ir pilns, bet tas bija tiešām tie 10, 11 gadi atpakaļ, kad Facebooks vispār bija tikai Latvijā tādos bērnu autiņos un es izveidoju tirzniecības grupu. Nebija tādas. Un tas nenormāli aizgāja, un mēs ļoti ātri savācām kaut kādus 30,000 lietotāju priekš tiem laikiem, ja. Un tas īstenībā bija tie soļi, ka es šo te
komūna audzēja vismaz kaut kāds 2 vai 3 gadus jau tajās Facebook grupās, un tad es sapratu, ka savu turieni izziņojot arī pasākumus, man palielinājās apmeklētāju skaits, jo pirms tam bija tikai e-pasta mārketings par pasākumu un viss, jā. Un tad es sapratu, ka tur jau ir spēks, un man apnika pa vakariem visu laiku tos sludinājumus administrēt, un tad jau man sāka rakstīt tev, ko tu neapstiprini, ko jūs iedomājaties. Es domāju, bet tu taču par to vispār nemaksā, par ko man tieši būtu. Tā kā, jā, es savu visu brīvo laiku veltīju to grupu administrēšanām. Un tad es pieņēmu lēmumu, jā, kad es vēlos veidot saitu. Pirms tam es biju arī kaut kādas mājaslapas taisījis pasākumiem un tam līdzīgi, jo es agrāk arī visādas privātas ballītes rīkoju. Man, teiksim, bija arī kontakti, kas to var izdarīt. Tādā ziņā es kaut kā jutos kā zivs ūdenī un arī strādājot nekustamajos, es jau biju pieradusi pievienot sludinājumus portālos, jau, tiešām pārzinātu. Jo tajā laikā taču bija arī SS. Jā, tur jau arī tirgoja drēbes, pieļauju. Zini, es tādu nepamanīju, vai viņš bija nepārskatāms, joprojām neko nav mainījis savās tradīcijās. Tas vajag stilīgi. Viņš ir pilnīgi vintāža, bet man tas nenormāli patīk, ka tā stoiciskā mierā turpina savu darbību, iesākto. Lūk, un vienmēr cikot, man tā tēma šķiet ļoti pazīstama, un es atceros, es zināju, ka mājaslapa izveido maksā ap 10 000 latu. Tādas naudas man nebija. Es devos, atceros... Kaut gan tajā laikā jums jau bija pasākumi, kur bija 100 tirgotāji. Jā, bet es 2 reizes gadā nopelnu to naudu. Vai 4 reizes gadā, tomēr nomas, vispārējais. Nebija tā, ka kaut kas palika baigi pār. Es jau no tās naudas arī dzīvoju. Tas jau tāds, jā. Lūk, un tad es atceros, es tieši braucu ar draudzeni uz Ameriku un satiku Lauru Libertu, Printful, un es atceros, es viņam saku, klausies, Lauri, ko tu saki par tādu ideju, varbūt var palīdzēt, jo zināju, ka viņiem tajā laikā draugiem grupai bija tāds, pie viņiem varēja iet ar idejām, un tad viņi kaut kā investēja no savas puses IT pusi un gāja doļā, un tāda bija tā viņa darbība. No tā ir izveidojušies viņiem arī daudz dažādu projektu. Un es atceros, viņam teica, klausies, ko teikt vispār par biznesa ideju, ka tirgot, ka andēli pāriet online. Viņš saka, klausies, kurš pirks lietotas drēbes online? Es saprotu mašīnas, vēl kaut ko, bet ne jau drēbes. Un kaut kā nenoticēja tā idejai. Un es pie sevis domāju, bet es gan ticu. Un man ieslēdzās tāds spīts. Nē, es tomēr gribu šo pamēģināt. Un tad es veselu gadu krāju naudu no šiem te pasākumiem, neko netērēju, neko lieku nepirklēju un sazvanīju programmētājus un jau bija izdomājis gan to struktūru, gan vispārējo. Tu jau tad izdomāji, kā tas biznes taisīs naudu? Jā, es jau tad izdomāju, ka tas būs sludinājuma maksa. Okay. Jo es sludināju maksu, kas joprojām, man liekas, nav mainījusies kopš tā laika, tur 25, 35 centi. Cena nav mainījusies? Varbūt dažām sadaļām, kurām vienkārši ir augstāka vidējā cena. Un tad es tur uzlieku 50 centus, bet tā nekas praktiski nav mainījies no tā laika, kopš mēs palaidām portālu. Un tā pamatdoma bija tāda, ka cenu tajā laikā pat vēl bija portāls Atvers Kapi.lv, ko pat Delfa bija nopirkuši. Viņš bija bez maksas. Arī Vintec jau tad bija. Tev bija jau konkurentē laikā uzreiz jau? Vispār jā. Bija Latvijas tirgu konkurents bez maksas. Es, protams, bet es viņu absolūti, tas ir pilnīgi cits konteksts. Kā viņš vienmēr būs. Ja es izdomāju taisīt pēkšņi dzīvokļu sadaļu Andelēt, skaidrs, ka es esmu minētu, vienkārši viņš ir cilvēku prātos. Ja. Bija konkurenti, un es īstenībā tie konkurenti, kā toreiz tas Atvers Kap, man ļoti palīdzēja pieņemt lēmumu, kā nevajag darīt. Un manā gadījumā, ka nevajag ļaut bezmaksas sludinājumus. Jo simboliska maksa ir face controls. Ko līdz tu taisi bezmaksas sludinājumu, tā visi gāž visu iespējamo trešu iekšā. Mošu nopērk. Man vienalga, kā es noformēju sludinājumu, jo es par to nemaksāju. Ko līdz tev kaut vai jāmaksā 20 centi, tu tomēr, es maksāju, es pieņemu lēmumu tirgot, un es tomēr tad tādā gadījumā bišķi piedomāju, kā noformēt, kā nobildēt. Ja? Un tad, tad, kad es veidoju šo portālu, pirmais, ko es izveidoju, bija fotografēšanas noteikumu, kā jābūt noformētāji precei. Pie pievienošanas pievienoju ziņu, kad arī mums ir tiesības bloķēt par nekorektu noformētu sludinājumu. Mums, teiksim, nav ļauts selfie, telefoni, šitie te visi, nekādas internetu bildes. Tas ar man bija ļoti svarīgi, kad ir redzama reālā prece, nevis no
e-veikaliem, ja? Fotogrāfijas kā pirmās. Ja? Es gribēju, lai tas viņš izskatās tāds naturāls un īsts. Ja? Un to es biju arī dabūjis no secinājumu par perfektām bildēm. Es jau arī aizguvu no tiem laikiem, kad vēl strādāju Arko Real Estate, kad visi tur ar ziepu traukiem bildēja briesmīgas bildes, un es atceros savai mārketinga direktorai toreiz izlūdzos, lūdzu nopērc platleņķa fotoaparātu. Mums dzīvokļiem vajag platleņķa fočuku. Un mēs bijām īstenībā pirmie Arko savulaik, kas ar platleņķa bildē vispār sludinājums un momentā, nu kā tā uzmanība, kad cilvēks scrollē ir sekunde. Un tā vai bildē ir jānoķer uzmanība. Ja? Nu tā, tas man jau no tā bija. Es īstenībā uztaisīju portālu un tad sāku audzināt pilnīgi visus lietotājus par to, kādam ir jābūt bildēm. Es viņus audzināju arī pirms tam jau tajās Facebook grupās, kad jau tad bija noteikumi, ka nevar tirgot to, kas ir tikai ar e-veikalu bildēm. Okay. Jo tas, jo es varu derēt, ka 90% vilšanās risks pircējiem, tā ka viņš saņem reālo preci. Ir tie smieklīgās bildes. Kā ikvienam, kurš skatās, kurš arī grib savu pakalpojumu, savu produktu tirgot, kas ir tie ieteikumi vai arī faktori, kā padarīt to komunu tā kā pievilcīgi, interesanti, veiksmīgi, kas varbūt ir tie pamatlietas, ko ikvienam vajag padomāt, lai viņš taisa savu? Zini, man grūti tā... Mūsdienās viss mainījies. Es nedomāju, ka to var atkārtot pēc tāda scenārija, kā man sanāca. Bet tā visa pamata bija vai nu fanu pulciņš vai komūna, kas viens otru pazīst dzīvē. Tas ir tāds... satikās. Jā, tomēr mūsu gadījumā tie bija pasākumi, kur mēs tikāmies, un tad tanī brīdī, kad es izveidoju portālu, visas meitenes jau pārgāju uz online uz Facebook, un tad vienā dienā es vienkārši aizvēru ciet Facebook grupas un pateicu, no šodienas ir portāls, pa maksu, bet perfekti pārskatāms un tam līdzīgi. Bet tam visam pamatā bija komūna. Iespējams, ka ja mūsdienu kontekstā, tad es teiktu, ka ieteikums būtu izveidot labi kaut vai online grupas komūnu, jebko, kas veidotu vai tie ir draugi, vai paziņas, vai klasē, vai interešu grupa, jebkas no kā tas viss veidojas, un kuri tad jau stāsta tālāk. Mūsu kontekstā, jau mūsdienu kontekstā šēro tālāk, būsto tālāk, vai rīlo tālāk. Vienalga. Tajā grupā tu pati nebija tāds vēstnesis no sākuma? Tā, ka tu tur visu laiku liki iekšā pati no sevis. Es īstenībā esmu slings tirgotājs, es ļoti reti kaut ko liku. Tajā pašā sākumā, jā? Jā, bet... Nē, kaut ko jau, protams, arī, bet es pārsvarā nodarbojos ar to organizatorisko lietu. Tas, ko es darīju, aicināju foršās draudzenes, lai piedalās. Ja? Kaut kā tieši devu priekšroku tiešām draugiem, paziņām, vienmēr atradu vietu, nezinu, tur man pēdējā brīdī piezvana kaut kādu super stilīgu meiteni stilisti, bet, protams, tev es atradīšu vietu, un tad tu būsi bez mazliet tur centrā, lai visi redz, ka šīs ir tās pašās lietas, ko tirgo. Jo tas, ar ko man arī visu laiku nācās cīnīties, un, protams, arī mani tagad sauc par kaut kādu humpalu karalieni, ja? Bet šī ir tā atšķirība starp second hand un humpalām, ja? Kā latviešiem patīk dēvēt, un to, un andeli, kur tu redzi lietas nēsātāju. Man, teiksim, svarīgi, ko es pērku. Es nevaru nopirkt kleitu, ka es nezinu nēsātāju, un es nezinu, varbūt, tā ir no sarkanā krusta, un tajā kleitā kāds ir miris. Kā es to varu zināt? Ja? Es tā šausmi, dramatizēju lietas, bet man ir svarīgi iepriekšējais nēsātājs, un kāda tur ir enerģija naura tajā lietai. Jo humpalās jau tas nav, tu nezini. Tu nezini, tieši tā. Protams, jā, ir vintāžas lietas, kas man patīk, tur ir tas vēsturiskā aura, to arī var sajust, bet vienkārši tāpat. Iedomājies, tēt Līva, tev vairs nav andela. Vairs nav. Tas bizness vairs nav. Jā. Ko tu tagad redzētu Latvijā vai pasaulē, kur ir problēma, vai kur ir iespēja, kur ir kaut kāda, kur varētu kaut kas būt, kas tev nāk prātā, vai kur tu tagad sāk taisīt uzņēmumu, ja tavs mērķis būtu uzbūvēt uzņēmumu, tavs mērķis būtu apgrozīt 1 miljonu plus gadā, ko tu darītu tagad? Un kā tu domātu par to, ko darīt? Kā tu domāšanas process tieši interesē?
Tā kā es tagad esmu skrējienā, man grūti šo tev tā pateikt, bet es noteikti paņemtu nedēļu off un būtu viena ar sevi, un tad arī vispār sāktu ģenerēt tās domas, kas tas varētu būt. Es noteikti staigātu pa Centrāla tirgu, pa Rīgas ielām, es aizietu uz visjocīgāko vietu pasākumiem, vērotu cilvēkus, skatītos, nezinu, ko viņi nēsā, ko viņi ēd, ko viņi dara, un tad no tā var būt saprastu, kas pietrūkst, vai ko varētu ieviest no tā, kas, nezinu, redzēts ārzemēs. Ko tu domā par to, lai kāds taisa veikalu uz ielas, pārdodot drēbes? Ko tu domā par to? Labs biznes, slikts biznes? Man ir bijis. Man bija suvenīru veikals 10 gadus. No sākuma tas bija kaut kas unikāls, tagad jau viss pārgājuši platformām. Es neticu. Vienkārši tā no walk-in veikalam, ja viņiem nav savu platformu vai kaut kas super unikāls, es neticu. Es arī neticu kaut kādām unikālām lietām, ka pēkšņi viss pēc tā skries. To es vienkārši arī no tā, ka man ir bijis suvenīru veikals, kurus tirgoja latviešu dizaineru lietas un ražojumus. Tie tādi pop-up forši tirdziņu varianti, bet kaut kā cilvēki vispār pārstājuši pirkt jaunas lietas. Jaunas kaut kādas fiņķi kļuškas. Es nevaru izskaidrot, bet visi kaut kā ir pārgājuši vai uz kaut kādām absolūti novienkāršotām lietām, ko tu ilgi nesā un ir laba kvalitāte, vai vienkārši tas ir tagad modē, un mēs visi tagad tādi staigājam. Tā kaut kā man grūti. Man tiešām ļoti grūti pateikt, kas strādātu tā vienkārši ieejot no ielas. Viennozīmīgi tie ir pakalpojumi visu veidu. Tur manikīri, nagi, ragi. Tas ir ok, jā? Es domāju, tas ir totāli. Tam ir sava komūna, savs klientu loks savai konkrētajai lietai un štelei. Tāpat arī Latvijā, ko es esmu novērojis ar visādām kafejnīcām un restorāniem, ir svarīgi, pie kā tu ej, atbalsta viens otru. Ja? Ir kafejnīcas, kas brīnišķīgi iekārtots. Viss ir un neviens viņā neiet, jo nezinu. Viņiem nav komūna apakšā, kas tad būs tā, kas pie viņiem ies. Viss atslēga ir komūna. Un kas ļoti interesants, tieši jau pāris gadus apsver, man jāpabeidz viens liels darbs, rakstu darbs, jā, un es tieši domāju rakstīt par komūnu kā mārketingu. Steve's Jobs arī, kā viņam bija komūna apakšā, kas visi tie pāris tie fanāti, kas par to iPhone fanoja, un tāds viss aizvēlās kā sniega bumba, jā. Un tagad tieši burtiski pirms gada aģentūra, man liekas, DDB nopublicēja pirmo pētījumu par komūnu mārketingu, kā tas ir. Nezinu, tur Tallinas ielas kvartāls arī, kaut kāds tur ir tas cilvēku tusiņš, un tad viss viņš apauga, jā. Vienkārši tāpat bez tās pamata kaut kādas grupas cilvēku, vajag tāds bez dvēseles tas produkts. Mūsu biznesā arī tāpat darām. Mums ir tas stay sharp un tāds sauklis, ko es laidu. Un cilvēku zils nāk un saka, tā kā tu vari. Tas ir tāda bišķiņa. Bet tur nav tāds efekts, kā es pieļauju, tāds pasākums, ko pilns ar cilvēkiem tur nāk. Jā, bet jums ir cits efekts, ja jūs tos visus cilvēkus paņemtu un satiktu dzīvē, man būtu ļoti pārsteigts par to, kas tur darās. Tāpēc mēs arī tagad joprojām turam tos andeles pasākumus, lai mēs šos cilvēkus, kas tagad pārsvēr online, kaut reizi pusgadā vai gadā satiktu dzīvē, un tad viņi tā kā uzlādējās. Kā tev vispār izstāst šobrīd ikdiena? Ko tu ikdienā dari? Tā. Katra diena ir savādāka. Katru dienu es plānoju iepriekšējā dienā. Dienu plānoju iepriekšējā dienā? Jā, es, teiksim, nespēju ieplānot tikšanos. Ar tevi bija ļoti liels izņēmums ieplānot tikšanos tik ļoti uz priekšu. Okay. Jo, ko līdz man ir jau kāda tikšanās uz priekšu ieplānot, man ir jau cietuma sajūta. Tā laikam ir kaut kāda no veciem laikiem vienkārši man kaut kāda trauma, kad es strādāju pa mākleru, kad es zināju, ka es visu laiku skrienu kā vāve ar ritenī, katru dienu tur nākamo dienu 5 tikšanās, 5 dzīvokļu prezentācijas un kā es varu zināt, ar kādu noskaņojumu tajā dienā pamodīšos, ar kādu sajūtu. Varbūt man tajā dienā tieši nevienu negribās redzēt. Un es tad tur eju sev velku ārā no mājas un kaut kā, absolūti bez kaut kādas deksmes strādāju. Tāpēc man baigi svarīgi ir konkrētā diena, un bieži vien ir tā, kad es konkrētajā dienā pamosos, man nenormāli svarīgs rīts, es vienmēr katru rītu aizbraucu nopeldēties ar suņiem vai arī ziemā uz āliņģi. Katru rītu. Tas ir mans tāds vispār pirmais. Katru rītu ziemā, jā? Jā. Tad es tā kā dabūnu to power un pasēžu pie ezera, un tad es vispār salieku galvā, ko tad es šodien darīšu. Un tikai tad, tā teikt, lienu
telefonos. Nu jā, man sanāk tā, pamostos 7:15, saģērbu meitas, 8:00 aizvedu uz skolu, tad uz ezeru, un tad vispār, jā, saprotu, kā virzīsies mana diena, jau sarunāju kaut kādas tikšanās, vai pat nesarunāju labāk. Un tad man ir līdz 11. Pie broka, man noteikti vēl 20 minūtes palasīt, pabrokstot, tas man ir tāds vienkārši tāds no citas realitātes atrāvums, ko man vajag. Nu, kaut kāds žurnāls, avīzes, absolūti tādu vieglu literatūru, un tad es sēžos pie datora, un līdz kaut kādiem 12 man ir tādas, līdz 12 es noteikti neveicu nekādus telefonu zvanus. Man tad ir vai no online ar Andeles UX dizaineru, mēs dizainējam jaunās features portālam, vai arī vienkārši, nezinu, rēķina apmaksas, rēķina izrakstīšanas, pasūtījumi, viesumi. Tu pati dari? Jā, man patīk. Jā? Jā, es kaut kā tad jūtu, kad ir kustība. Nu, tikpat labi es arī pati apmaksāju rēķinus, tad es arī redzu, nezinu, cik mēs tur esam mēnesī nopārdevuši pakomātu kodus, vēl kaut ko. Es tā sajūtu vispār to produktu un biznesu. Okay. Grāmatvedība, protams, nekārtoja neko tādu, bet, nu, redz, līdz 12 man ir nenormāli svarīgs tas rīts, tas miers, ka neviena nav apkārt man, ka nav neviena telefona zvana. Es tā nokoncentrējos. Un tad no 12 līdz 2 vai 3 tad ir tā aktīvā darbība, telefons, zvana, tikšanās, vispārējais. Okay. Nu, tāds. Ko tu dari ar Andeles peļņu un kāpēc tu tā dari? Andeles peļņu, to, kas tā teikt paliek pāris, investē nekustamā īpašumā. Tas ir mans tāds zināms lauciņš, tāpēc, ka es tur 7 gadus tajā jomā strādāju. Un tas man patīk. Man patīk veidot viesu namus, Airbnb objektus, atdzīvināt kaut kādus, tā teikt, nedzīves mājas vai radīt cilvēkiem foršu pieredzi un skatīties, kā tas strādā, kā nē. Bet kā tu to menedžē? Tas ir, man liekas, viesu nams, tas nav baigi sarežģīti? Tas ir, kā lai saka, tas nav sarežģīti. Ja ir forša komanda, un man tiešām Kurzemes pusē ir forša komanda, bet tas, kā es to daru, ir kaut kāds tiešām nianses, kuras es atļaujos tikai neļauju citiem darīt. Jā. Tie ir visādi, teiksim, tur interjeri jautājumi, pasūtīt kaut kādus tur paklājus, šampūnus, vēl kaut ko tam, man visam ir jābūt tādā labā līmenī ar smaržām un visu. Man patīk to smalkumu iedot objektām. Bet katru viesnam tev ir viens cilvēks, kas viņš menedžē, un viņš tur pieņem darbā, kādas notiek process? Jā, man ir tas, kas ir mans no kā es ikdienā ļoti vairos, ir komunikācija ar cilvēkiem. Es laikam sevi tajā esmu izsmēlus un 2 reizes gadā savaldīt 1000 vai 2000 sievietes. Ko nozīmē savaldīt? No, Dievs, nē, es forši pavadām laiku, bet tas nenormāli enerģiju paņem, kad es uzskatu, ka es savu nodevu komunikāciju ar cilvēkiem esmu pilnībā atstrādāju 2 reizes gadā. Un pārējais man ir, teiksim, katrā viesnumā ir savs vadītājs, okay. Un mana komunikācija ir tikai ar pirmo, sauksim, līmeni. Tālāk, kas aiziet tālāk, tad man aiziet haosā. Un tev pirmais līmenis tie, kas vada viņus visus? Jā, bet man īstenībā nevienā no viesunamiem nav vadītājs. Tā kā, nezinu, 14 istabiņu viesunams, teiksim, Ziemupes mūža, kam man tur vajag direktoru, kurš staigā apkārt un visiem, saka, man ļoti nepatīk tāda hierarhija. To parādīsimies. Man nav mājaslapa viņam. Bet jā, šis ir viens. Skaista māja. Jā. Tur ir arī spā. Jā, tur ir restorāns un viss kaut kas. Tur ir. Jā, bet tur jau kādam vajag menedžeri, kad iztīri visu. Restorāns tur ir opcija. Jā. Restorāns varētu būt baigām. Nav baigi sarežģīt tur restorānu cīnīties. To arī dara tālāk jau. Īstenībā. Es neesmu no labākajiem darba devējiem, jo ja man zvana un prasa, ko man darīt, es izdomā pats. Tas jau mazliet, tas normāli. Diemžēl no tā, ka man jau 10 gadus ir izslēgta telefonam skaņa, es pat nevaru akūtos gadījumos palīdzēt, un tad, kad es atzvanu, tad kaut kā viss ir nokārtojies. Un vienkārši katrs atbild ar savu
Man patīk atbilde. Uzdo jautājumu, ko es tev ieteiktu darīt? Nē, pašam jautājumu. Tāpēc es ieviešu vadlīnijas. Tas kaut kādā ziņā tāpat kā Andelē, kad es ieviešu vadlīnijas, pēc kādām vajadzētu virzīties. Iedo piemēru vadlīnijai kādai? Jā, lai citi arī saprot. Es arī saprotu. Tā kā atbildam šitā klientam, kur ir tā kā piemērs? Nē, piemēram, nezinu, absolūti vienkārši, labi, mums tajā pašā Ziemupas mūžā jāpasniedz brokastis. Es iedodu vadlīnijas, pirmkārt, kādām jābūt, kurām pozīcijām, kur pasūtam. Kā pasūtam, kā apmaksājam vai kā veicam pasūtījumu. Un bez kaut kādiem šitiem gājieniem, atbilstoši manai kaut kādai estētikai vai vēlmei palīdot sniegt cilvēkiem foršu pieredzi, ja? Kas vēl vadlīnijas pieņemot darbā? Uzreiz pirmais, tas vadītājs, vai, piemēram, viesunam tas galvenais vadītājs, es saku, pieņemt darbā, uzreiz noskaidrot, cik ilgu laiku varēs strādāt, kas ko, kā ir jāstrādā, bet, teiksim, es negribu vairs zināt, kā jūs tur tiekat galā par ikdienas kavēšanās laikiem, vai kurš ir bijis, kurš nav bijis, un vai nav ieradies darbā, vai ko tam līdzīgi. Es tur tālāk vairs cik šitādi Ziemupas mūžs, cik cilvēki tur ir, lai viņi operētu? Mums ir tehniskais direktors uz vairāk, mums tur ir tas krokodila viesnīca. Tā ir cita viesnīca? Tā ir cita, tā ir Pāvilosta, bet ir viens tehniskais uz reģionu, jo mums tā kā ir tur tādas, vēl ir viesunams Stellas, ko mēs īrējam un menedžējam arī ar kodam 20 istabām. Ir viens tehniskais direktors uz to apjomu, un tad katrā viesnamā tas vadītājs, bet arī dara administrācijas darbus. Viss, viņš tā kā vienkārši operē visu to. Jā. Un cik tur ar restorānā, tur nav kaut šefpavāri, viss šitas te? Restorāni mums arī 2 gadus ir bijuši nomnieki. Es ļoti daudz ko ņem arī outsource. Tas ir ideāls arī. Jā. Bet, kurš tur zina Ziemupu ir pilnīgi nekurienes vidū, neviens tur nepiegādā ne produktus, neko tam līdzīgi, bet kas strādā šī restorānā? Ziemupieši. Tad agri vai vēl viņi ir ar vienu restorānu, ar otru iemācījušies, un tagad, kad restorāna nomnieks teica, Līva, šitas galīgi nav izdevīgi vai nav pa ceļām, es saku, super, tad tie paši ziemupieši arī paliek strādā iepriekšējās iestrādnēs. Okay. Un šitā ir vēl viena vieta, kur uzliekam uz Das Krokodilu. Jā, šis ir man kopā ar dzīves biedru, arī Ziemupas mūža kopā ar dzīves biedru. Šis ir vairāk viņa, protams, nopelns jau no seniem laikiem. Šī viesnīcā jau 14 gadi. Šai, ja? Jā. Var man pastāstīt, vienkārši man interesē. Cik izmaksāja nopirkt, cik izmaksāja uztaisīt, un cik šitās te mēnesi vai gadā var nest peļņu vai vispār nes peļņu? Tā, par izmaksām es nepateikšu, jo es saku, ka šis nav mans sākotnēji veidots projekts, es viņā iesaistījos pirms 3 gadiem. Tas, ko uzreiz varu pateikt, jebkura viesnīca, kurā ir baseins, tev iedod pilnīgi citu... Baseins. Baseins ir ļoti, ļoti svarīgs keyword, lai pie tevis braukt arī ziemā. Tas krokodils šī gadījumā viņam ir āra baseins, bet Ziemupas mūža absolūti svarīgākais atslēgas vārds ir baseins. Ģimenes ar bērniem. Vasarā, kad tas ir ideāli. Jā, vienkārši tad viņš uzreiz nodrošina, kad var arī visu cauru gadu strādāt. Nebūsim romantiski... tāds, teiksim, viesunams Pāvilostā strādā tikai 2,5 mēnešus. Jā, 2,5 mēnešus tikai. Wow, really, tiešām? Jā, tāpēc, ka tā ir tāda kulta pilsēta, uz kuru brauc visi no Rīgas, un ziemā uz turien neviens nebrauc. Es esmu bijis Pāvilostā, un tur tālu jābrauc, es nezinu. Jā, bet kā es smējos, vasarā tur ir tādas cenas kokteļiem visam pārējiem, kas saka, ka tur Pāvilostā ir cits PVN viennozīmīgi. Uz Ziemupu mums brauc visu cauru gadu, bet tikai nedēļas nogalēs. Jā, un tāpēc, bet kāpēc es turu visu cauru gadu vaļā, jo man svarīgi, lai pamatstafam ir darbs arī ziemā, jo savāk katru pavasaru nodarboties jaunu darbinīgu, tam man nav spēku. Bet cik ir ienesīgi uz tās viesnīcas, od Ziemupu vai, varbūt par Ziemupu var pastāstīt, jo tas tavējs projekts? Teiksim, tādā ziņā, tas krokodili, tas ir vairāk, cik tu nopelni vasarā, tik tu ziemā iztērē, vai amortizācijām. Pa Ziemupi... Atklāt sakot, es neesmu savilkusi matemātikas. Viņš ir pelnošs, viņš kaut kāds ir? Jā, viņš pelnošs pret iegādi, redzat, ir 2 dažādas lietas pret iegādi. Viņš ir pelnošs pret šī brīža cenu, cik viņš tagad maksā, tas ienesīgums nav tik liels, jo mēs esam pievienojuši, kā piemēru,
tas nav piemērs par ziemu, bet vispār, piemēram, tu nopērci nekustamu īpašumu par 100 000 zem tirgus cenas, izīrē par 1000 eiro, tev ienesīgums 10%. Jā, pret iegādes cenu. Bet pilnīgi iespējams, ka šī īpašuma tirgus cena, jo tu tur esi pat neizremontējis vai vienkārši, realitātē viņam aug vērtība. Tirgus cena pilnīgi iespējams viņam ir 200 000 šobrīd. Tu izīrē par 1000 eiro. Tā ienesīgums mazāk. 5%. Tad jautājums, no kura skatu punkta skatās. Loģiski un pareizi skatīties no šī brīža Bet kā līva ir pret to kontekstu, ka tev ir izmaksas, tev ir tur kaut kāda nodokļi, tev ir stāvs, tev ir cilvēki, un tad ir ienākumi, kas man nāk no tā, ka nāk, tā kā nāk tie cilvēki. Bet tas ir tā kā plusā? Tas ir plusā, bet, teiksim, tāda normāla, manuprāt, Latvijā 7% ienesīgums ir ļoti kaut kas jauks un skaists pret izdevumiem. Pret to, ko tu investēji sākotnēji. Jā, pret ko tu sākotnēji un arī pret noņemot izdevumus un ko tādu. Teiksim, kā lai saka, es nekustamos vairāk uztveru kā vietu, kur es... Man viņa ir saprotama, viņa ir taustāma. Ja? Es teiksim, es esmu vecmodīga tajā, ka es nevaru noguldīt kaut uz pensiju fondos vai vēl kaut kur. Man tas šķiet kaut kāds absolūti netverams un ka noteikti kāds uzmetīs un kāds bankrotēs. Nekustamais īpašums. Un tad tā pēļņa, un tas viss viņš ir nekustama. Viņš tev ir saglabājies, ne? Man liekas, viņš saglabājies, jā, bet ja mēs runājam par tādu ātru pēļņu, tad Latvijā tā noteikti nav nekustama īpašuma sfēra. Es tam īstenībā neticu. Mēs īstenībā interesanti runājām par šo nedēļu. Mēs ar tevi runājām un sapratām to, ka šonedēļ ir kaut kāda baigā nedēļa. Šis ir mēnesis kalendārs. Jā. Es gribu, lai tu man pastāsti, jo šonedēļ tiešām reāli, ja mēs pagājušajā nedēļā uzņēmām 17 klientus nedēļā, tad šonedēļ ir, un šodien ir ceturtdien, ir 2 klienti pa visu nedēļu. Bet pagājušajā nedēļā 17. Cik klienti ir tie, kas pateikuši nē, un cik no viņiem ir izlamājuši vēl jūsu darbinieks, to pajautā sapulcē pēdējā. Bet var pastāstīt, kas tas ir, un mēs skatāmies, kas tas tāds ir. Jo es godvārdu šo vispār nesaprotu. Es zinu, ka daudz būtu saprotu, bet es nesaprotu. Nē, es no šīs bildes ar baigi daudz nesaprotu tādā ziņā, ka es parasti skatos citu mēnesi kalendāru, bet tā ideja sakojoša, kad ko es ar kaut kādā laika gaitā atklāju, es nesapratu, kāpēc kādu dienu es esmu, izbesījusies sentimentāla, lamājos, vai uz mani lamājās, vai kāpēc, teiksim, tā, ka es agrāk strādāju tieši tādā tiešajā kontekstā ar klientiem, ka vienu dienu man tur met nost klausuļus, vēl kaut ko nevar pieņemt lēmumus, citas dienas viss super draivā. Tu kā nemaini savu dienas ritmu, bet ir vai tā, ja? Un tad kaut kur es nesaprotu, pat no kurienes es šo info dabūju, un īstenībā tas tāds, Dievs jau sens tāda zināma lieta ir šis saucamais mēnesis kalendārs, kur ļoti skaidri ir redzams, ka īstenībā jebkas ir tiešām atkarīgs arī no mēnesis fāzēm, no mēnesis novietojuma, arī paisums un bēgums ir atkarīgs no mēnesis. Ja? Un te stāsts par to, ka tad, kad ir pilnmēnesis, tad es nezinu, kas notiek pasaulē vai tad konkrētajā platuma grādos, bet tad cilvēki paliek neadekvāti, sensitīvi, nekonkrēti, vai arī, sadzerās, vai nenormāli tērē naudu. To es, starp citu, ļoti interesanti novēroju, tā, ka man bija suvenīru veikals. Mēs ar kolēģiem berzējām rokas, kad būs pilnmēnesis. Tu saproti, viņi tu paliec kaut kāds neadekvāts un vairāk notērē naudu. Klasika. Interesanti. Ja? Un es īstenībā šis ir tas, no kā es ļoti, ļoti vados ikdienas dzīvē. Man bijis vienreiz Mandels pasākums pilnmēnesī. Man iekšā laidais puisis dzīvē tā nebija izlamāts, un viņš teica, es gribu vienkārši iedzert vīnu riktīgi, jo tas ir vienkārši ārprāts, kas šodien notika. Visi neapmierināti, visi haotiski, visi klaigā, visi uzvilkšies. Tas ir īpaši strādā ar cilvēkiem, ar klientiem, iesaku šim pasakot līdzi. Vēl, ja ir augošs mēnesis, tā ka viņš tikai kļūst par... Tagad viņš ir pilnmēnesis tieši no šodien. Man šodien jau 3 taksisti izlamāja. Ja? Tā kā kāds sakars, nekad tā nav bijis, bet paskos, ir. Okay.
līdz brīdim, kad viņš no dilstoša kļūst par augošu un pilnmēnesi, ir perfekts laiks parakstīt līgumus, uzsākt jaunas lietas. Viņš iedod tādu foršu drive. Ja? Dilstošā mēnesī mest ārā visu lieko, noslēgt kaut kādu, delītot visu, ja? Nezinu, ravēt dārus, piemēram. Ja? Okay. Tas arī ļoti daudz ko maina šīs mēnesis fāzes novietojums. Un pilnmēnesī labāk vienkārši, nezinu, paņem brīvdienu vai vismaz neliedz kolēģiem zvanīt kaut kādiem dusmīgiem klientiem. Nu tā. Ok, interesanti. Tas nav tāds kā placebo efekts? Zini kā, es domāju par to horoskopu. Tu zini horoskops, vai ne? Jā, protams, es eju arī pie astrologiem. Es super pret to, ja man liekas, cilvēks lasa, viņš tāds, tas esmu es, jo vienmēr jau kaut kādas saistības var atrast, un tad tev radās tā, tas tā kā self-fulfilling prophecy, ka tu tā kā pats sev ieskaidro, ka tu esi tāds, kā tu rakstīts. Iespējams, bet tādiem klasiskiem horoskopiem es domāju, ka noteikti, tāpēc es tos nelasu, bet es tiešām eju gan pie astrologiem, gan pie numerologiem. Tiešām es pētīju savu horoskopu gan no mēnesis, novieto mēnesis puses, jo ir vēdiskā astroloģija, kas ir no mēnesis kalendāra izriet, un ir klasiskā astroloģija, kas no saules kalendāra iziet. Un tos abus divus uzzinot par sevi, forši var salikt labu bildi kopā, plus vēl numeroloģiju. Labi, bet ko es ar šo gribu teikt, ka labi, tu vari šim neticēt, bet tad es nezinu, ievies 2 mēnešus, katru rītu, nezinu, uzrakst, kā tu jūties. Šodien labi. Šodien man klienti visi forši, visi tādi. Kaut kādā dienā būs noteikti, kad ir sūdīgi visi pīpina ar mašīnām, darbā, kolēģiem ar visu. Tā ir, es esmu novērojis. Uztājas vienkārši tādu, vienkārši pieraksti, neskatoties kalendārā, un pēc tam patiņ to mēnesi atpakaļ, paņem pretī mēnesi kalendāru un paskaties, vai gadījumā nav sakartības. Ja tu netici tam placebo. Nē, vai ja tu domā, ka tas placebo, labāk neiedziļinies šajā, bet pavēro 1 mēnešu garumā notikumus, kas notiek ofisā. Tev jau ir perfekti, tev ir daudz darbinieku, tu katru dienu visiem pajautā, klausies, kāda bija šī diena, cik saskaitiet, cik, nezinu, forši klienti, cik dusmīgi, cik cik saņemti, nē, kaut kā tā, uz naudas plūsmu paskaties. Kas tavuprāt tādas lietas, ko Latvijā uzņēmējiem, it īpaši tiem, kuri tagad grib savus uzņēmumus attīstīt, grib vairāk tur klients, grib to komunu, ko tu esi pamanījis, varbūt, ko viņiem vajag sākt darīt savādāk vai citādāk, vai ko neviens nerunā, kas tev nāk prātā, ko lielākā daļa cilvēku vajag? Tas, ko es esmu pamanījusi, varbūt visādās daudzās komunikācijās, un arī cilvēki izveido kaut jaunu produktu, ir tāds sterilums. Nenormāli skaists Instagrams, nenormāli viss forši, un ka es aiz tā apakšā vairs nejūtu cilvēku, bet jūtu, ka tas ir izveidots priekš kaut kā. Man ļoti, ļoti tas nepatīk. Tas ir mans personīgais, jo ko līdz lietotājs vai tev sajūt, kā aizmugurē arī kā cilvēks, vai vēl labāk, ja šis cilvēks ir tā uzņēmuma radītājs un seja, un tieši šajā komunicē, nezinu, rīlos, ieliek kādu bildi arī no, nezinu, ģimenes pasākumu, vai čau reku, mums tas šitāds tur kolēģi tusiņš, ka ir šausmīgi svarīgi redzēt, kā aiz tavu zīmolu stāv reāli cilvēki. Es nezinu, es momentā lecu prom no mājaslapām, kurās ir, teiksim, kaut kāds produkts, kas man interesē, un es ieeju un ir no stoka ņemtas bildes. Tas ir šausmas. Nākamais, ko es nevaru pārvārīt, es saku, bet tā ir man personīgā pieredze. Es pieļauju, ka citiem tas rada tieši kā reiz, viss ir perfekti, jā. Ka es neredzu komandu, ka es neredzu, kas aiz tā stāv. Labi, Andelē, mēs arī neesam neko ielikuši. Tur sen neesmu gājis tajā sadaļā, piedošana. Kā lai saka? Ka es neredzu realitāti. Es neredzu, ieliec, nezinu, office bildi, vai tiešām ieliec, kur jūs tiešām esat tie visi cilvēki kopā, kas to dara, ja? Un ka nav viss tāds pārskaistināts. Vai, teiksim, man joprojām nav office. Ja? Vispār nav Anglija? Vispār. Nav. Vispār. Viss ir online, un mēs katru mēnesi tiekamies kādā foršā restorānā, kafejnīcā, pavakariņojam, parunājamies. Šogad brauksim arī brīvdienu braucienā kā reiz krokodilu. Es saprotu, labi, tas ir kā varbūt citiem, tas ir svarīgi noteikti, ne mūsu gadījumā, bet ko es ar šo gribēju teikt, ka bieži vien ir tā, ka cilvēki
būvē savu biznesu no absolūti nepareizās puses, manuprāt. Manuprāt, svarīgākā puse ir izveidot vai nu produktu, vai nu tā prototipu maksimāli ātri mest iekšā tautā, interešu grupā, jebkām, kas to var sākt lietot, testēt, atdzīvināt. Bet ar ko parasti sākas, kas man visvairāk, kā lai saka, izraisa smaidu, ka tiek piesaistīti investori, un pirmais, ko mēs darām par investoru naudu, noīrējam ofisu, noīrējam sekretāru, uztaisām pa dārgo logotipu, izveidojam to identitāti, tukšums, vidu ir tukšums. Kā tu zini, ka tavs produkts vispār aizies? Varbūt jāsāk tieši no tā, ka tu viņu sāc dzīvināt, pierestartēt un pēc tam apaudzēs tur ar facelift apkārt. Ja? Kaut kā tā. Tas man šķiet ļoti, ļoti svarīgi ir parādīt, ka tas produkts ir dzīvs, ka tā ir reāli dzīvi cilvēki, un vēl foršāk, ja kāds no šiem cilvēkiem, kas ir īpašnieks, arī stāv priekšā un atbild par to produktu, un viņu prezentē un reprezentē. Kā lai saka, uzņemās tā produkta kvalitātes vai nekvalitātes sekas uz savas ādas. Jā, nevis, tas ir zīmols, šito es izveidoju, ņipričam vainīgs ir zīmols vai produkts, nevis es kā tā radītājs. Tā. Jo daudz no tā kautrējās, jo arī es par to domāju, ka tur pēc tam ir grūtāk, tā ideja, ja? Es nesaku, tu noteikti no 1000 uzņēmumu viens varbūt sev pārdot, bet es pēc tam viņu nevarēšu pārdot, vai arī tā ideja nāk prātā, ka tu dzirdi to, ka tev jābūt ir tai zināt sejai. Zini, es izlasīju brīnišķīgu grāmatu tieši pagājušajā nedēļā. 2 gadus mēģināju saņemties, beidzot izlasīju Nasima Taliba grāmata Risks ar savu ādu. Vaiprātā labs lasām gabals, lai sapurinātu visus uzņēmējus tieši ar to, un ko viņš tieši teica par šo te uzņēmumu pārdošanu. Brīnišķīgs citāts, kā tādu šitie visi startup vispārējais un uzņēmumu pārdošana, tas tā asociējas kā ar bērnu, kur tu piedzemdēji, izvēloties ļoti skaistu tēvu, un lai tas bērns ir maksimāli skaists, un tad 2 gadu vecumā, tā, ka viņš ir tā kā iemācījies staigāt, smuks saķēmēts, tirgo tālāk. Tu nevari izturēties pret savu uzņēmumu sākotnēji tā, kā pret bērnu, kurš ir paredzēts pārdošanai. Tā nedrīkst. Te ir jāveido, jāaudzina, jābūt ar viņu kopā, jāsajūt, jāpavada tiešām laiks kopā, nedomājot par to, ka viņš ir jāpārdod. Un tas man baigi norazināja tieši arī kādā Andevas kontekstā, bet tie uzražojumi, ko ātri pārdod, vai to var saukt par uzņēmumu, nezinu, tie produkti. Es to drīzāk sauku par produktu. Tur nav tā kā brands, viņš tā kā tāds white label produkts. Jā, bet bez nekā. Es nezinu, vai es šo varu saukt arī par uzņēmēju darbību, ka tu izveido produktu, kur tu uzreiz gribi pārdot. Man liekas, ka tas tāds... Bet ir nākuši cilvēki, kas grib, lai tu investē viņu projektos? Nē. Nav neviens? Ja? Nē. Pēc šīs sarunas, domāju, būs. Man ir bijuši nākuši cilvēki un prasījuši, ko tu domā par šo un šo. Jā, un par ideju. Es neesmu tas foršākais padomu devējs laikam, jo es ļoti bieži arī saku, ka nav jēga. Nav jēga? Jā. Kaut kāds... Tad tu sanāk līdzīgi atbild, kā tev atbild. Kā toreiz, jā, bet tur tas bija bišķis... Kā lai saka, ir jāielien tomēr tās lietas tēmā, jo kāpēc es toreiz noticēju, ka ir jēga, tāpēc, ka apģērba gabali ir daudz, sieviešu ir daudz, un tas ir plaša patēriņa problēma. Ja man nāk un pasaka kaut kādu ideju, kas ir, es saku, pastāst, cik tad ir cilvēki, kam tas būs vajadzīgs. Latvijā tur... Kaut kādiem 20 uzņēmumiem tas būtu aktuāls. Es saku, kā to šķiet 20 klientiem, kuri tev nesaka jā, varbūt no tiem tikai viens jā būs, tu nevari uztaisīt to masu. Tas, ko man toreiz no Laura iemācījos, un brīnišķīgs teikums viņam bija, spēks ir nevis vienā latā, bet ļoti daudz mazos santīmos. Ja? Ka tas ir tas, ja? ka tieši sīknaudā ir spēks, jo katrs tavs klients iztērē kaut kādu mazu sīku naudiņu, kuru viņš nejūt, bet tas veido to, un
tas veido to lielo masu, to lielo sludinājumu masu, kā piemēram. Ja? Un tad to tikpat labi ir interesanti ir skatīties arī jebkura uzņēmuma kontekstā, kas tad ir tie tavi santīmiņi, kas veidos tavu peļņu, vai kas tad ir tie daudzie klienti un tā masa, kas varētu veidot šo kopumu un šo peļņu. Nu, kaut kā es tā uz to skatos. Nevar likt lielu risku. Sludinājums teica 35 centi. Nu, aptuveni, jā. Ja maksā karti, tad nav tur tā komisija, tie procenti plus centi vēl? Kādā ziņā? Nu, es zinu, ka vismaz, kad man klients maksā ar karti, es samaksāju 1,4% no summas, ko viņš maksāja, un 29 centus. Ak, Dievs, cik tev slikts dīls? Cik tev ir dīls? Nu, daudz labāks. Es jau domāju 35 centi, jo karti var samaksāt, jo man sieva ir tavs tops, man liekas, klients ir. Nu, bet pagaid, ar ko tu sadarbojies? Mums jāparunā ar tēmas tam. Okay. Reku, man tev jautājums. Reku, mums ir Andele veikals, kā viņš izskatās. 24 stundu laikā ir pārdotas arī 5000 pērles, un tas man patīk nosaukumu. Sacīt, mazā lieta. Kā tu nonāci pie tiem jautājumiem, pie tām lietām? Pērles, man liekas, tas stilīgs vārds. Nu, tie visi tie vārdi. Nu, kā jūs teicu, Andele radās no tā, ka no pārrakstīšanās. Tas to tu man teici, jā. Un pērles, es jau tad uzreiz, tieši tad man jāapmeklē, kur tas pats pirmais ziņa, ko es visiem sūtīju, pērļu medības. Tas bija vailās. Pērļu mednieces. Nu, tad viņš aizgāja slēng, viņš ir aizgājis tā, ka viņi jau visur citur lieto, un tāpēc mēs arī nopatentējām gan pērļu medības. To vārdu. Tos vārdu salikumu. Tu nevari patentēt pērles un ko, bet jā. Un jaunlietotāji. Un tam man tev jautājums. Jā. Es kaut kur dzirdēju, cik jums ir tagad lietotāji? Reģistrētie 300,000, aktīvie kaut kur ap 120,000. Nu, tad jautājums tev. Tas pa gadiem ejot, viņš iet tā kā šitā, vai kā viņš iet? Vai viņš jau ir tā kā, jau vairs nejau? Mums mainās šobrīd uz leju iet tieši webs un iet uz augšu aplikāciju. Mobila aplikācija. Jā, bet skaits vidēji un vispār tā izaugsme šogad iet uz augšu. Visu laikā ap 20% uz augšu. Covid gada laikā 35% bija klāt. Tad ir īpaši, vai cilvēki nevarēja iet? Jā, bet tagad ir low season sākusies, tāpēc tikai 5000 jaunas pērles parasti, kas arī baigi interesanti, jo sliktāk laikapstākļi, jo mums ir labāk. Tas, ka cilvēki sēž pie telefona. Tas ir reklāmās. Man liels bizness ir tieši reklāmas palīdzēt. Un tagad cilvēkiem ir pērkons tāda reklāmām, viss notiek, viss piesakās. Te recīs tas pats. Un no šīs statistikas runājot, man pats svarīgākais ir tā proporcija starp jaunajām un pārdotājām lietām. Kāpēc jūs ielikāt šito? Tāpēc, ka man vajadzēja kaut kur pārlikt riteņus. Un ar motorolerus, Tā ir tā ejošā sadaļa, tas mazie pārvietošanās līdzekļi, jo viņi bija visur izmētāti, joku pēc ielika auto, bet redz, te arī stāst par to, es to sajūtu vispār, tas nav mana vispār, es pat nezināju, kādus tur filtrus likt, kur nu vēl kaut kādus tur zirgspēkus norādīt vai vēl kaut ko, Tas nav mans vispār, Kāpēc tev bet mājas sadaļa man ir ļoti mīļa. Kāpēc tev vajag reklāmas tajā lapā? Es ļoti ilgi pret to cīnījos. Ļoti ilgi. Tad mani uzrunāja Google patiešo, es ieliku un nebija apmierināta vispār ar rezultātiem. Šausmīgs zems tas briesmīgi. Bet tad tās reklāmas un īstenībā viņi par maniem, protams, smējās, bet bija tā, ka Googlē varēja vēl pat atzīmēt, kurus tu negribi redzēt. Kad tev iet cauri tas siets, un es saku, šitai nav smugs dizains, to bookings nav, viņiem nesmugt baneri, un es tad banoju visu kaut ko ārā. Atstāja tikai kaut cik skaistus šos banerus. Bet tad tās reklāmas bija ieraudzījis tālāk Adnets, Digital Matter, vai kā viņš saucās. Un tad viņi piedāvāja sadarbību, ka viņi tad pārņem šo tirgošanu, un es teicu tikai pie nosacījumiem, ka, protams, primārās ir tiešo reklāmdevēju, reklāmas ar normāliem baneriem, un tad tā viņi tur servē. Protams, tad, kad mēs izstrādājām tos laukus, kur tās reklāmas vispār likt, tad jau arī tur bija tā, ka man liekas, viņi ielika tos ieteicamos, un man liekas, kaut kāds 60% izņēma ārā, ir palikuši tikai tās, kas ir ienesīgas, kas organiski smuki ieliekās. Es, teiksim, neatļauju nekādus izlecošos pop-up. Pilnībā ir aizliegt,
Nu, šitie, kas staigā, man reāli iebjās, bet neko darīt. Tāpēc, kad caur digitālu metēru, kā viņi tagad saucās, caur lētais inventārs aiziet Googlē. Okay. Nu, primārās ir, trekot šitien man admini nav nočekojuši. Kur? Nē, es gribu teikt, vienkārši te var redzēt, ir interneta bildes, vēl kaut kas, ko mēs tur admini nav šodien vēl izķēruši. Mums katru sludinājumu iet cauri admins. Jā. Teiksim, man ļoti patīk, mums arī ir krieviski runājoša auditorija pie mums raksta sludinājums latviešu valodā. Jā, tev ir valodas. Mums ir valodas arī. Tagad mēs esam palaiduši sūtīšanu valodas gan Lietuvā, gan Igaunijā. Paciņas var sūtīt arī starp Baltijas valstīm, un tad attiecīgi ir pārtulkojami. Bet es saku, mums katram sludinājumam iet cauri admins. Ja ir kaut kāds nepareizs garumzīmes, vēl kaut kas pamanām virsrakstus, lai pēc tā viss kaut ko Jā, mēs arī koriģējam bildes, teiksim, ja foršāka bildi ir trešā, nevis pirmā, mēs pārbīdām. Tā kā katram sludinājumam ir ikdienā iet cauri. Kā tu kā uzņēmēji izturies pret naudu? Tu kā tur pārskati, 100 eiro mēs tur mēnesī maksājam, tas tur tāds varbūt arī nemaksā. Zini, kaut kādas tādas ikdienas lietas, kuras redzu, ka man nākas dažreiz cīnīties ar to, ka es jūtu, ka man čakarē. Es pilnīgi vienmēr un ļoti bieži, arī saistībā ar nekustamiem, es vienmēr paprasu vēl alternatīvus salīdzinājumus, piedāvājumus. Bet, ja es atrodu to foršo pakalpojumu sniedzēju, tad es esmu ļoti, ļoti ilgi uzticīga. Bet mēģinu arī pa brīdim pārskatīt kampaņu veidīgi kaut kādas izmaksas. Ja es jūtu un redzu, ka nav ok, jā, es skatos. Es arī skatos joprojām uz cenām un skatos līdzi noteikti grāmatvedībā. Es reizi mēnesī eju, runājam, skatāmies, cik mums šitien te ir, kas ar PVN, cik mums šitais izmaksā pakalpojums, SMS izmaksas mums par dārgu, ir, nav 3 gadus pārskatītas cenas, ejam, runājam par komisijām, to pašu es dara bankām, tas arī ir tas, kas... Un bankām, tu domā par maksājumiem caur karti, jā? Jā, maksājumi caur karti, maksājumi caur banklinku, jo, viens ir tas, ko tu noslēdz pirms 4 gadiem, bet mums ir audzes apjoms, seju saku, klausties, mums ir tāds apjoms, mainam cenu. Piedāvājiet lielo atlaidi vai fiksētu maksu, un šī gadījumā es esmu pilnīgi, tiešām ļoti, ļoti foršā sadarbībā ar Svetbanku, un tas, kā viņi mums nāk pretī, un pareizāk sakot, kā viņi mums nāk pretī ar to, kas mums tehniski nepieciešams, tas ir tiešām super. Mēs šobrīd vienkārši izstrādājam maksājumu sistēmu, kad varēs lietotāji norēķināties savā starpā. Un tur ir daudz dažādas features nepieciešams, visādas naudas izmaksas, gateway, vispārējais, un ir kaut kas, lai mēs to visu sajūgtu kopā ar bankas servisu, mums vajag, ka viņi kaut ko savā IT pusē pamaina, un tad tā kā visu to viņi ir līdz šim ļoti, ļoti Svetbanku var uzslavēt. Tā nav reklāma, tas patiešām ir ļoti, ļoti. Tev rītā atnāk džeks, uzliek 10 miljonus uz galdu ņem, vai pārdot Ando? Pa 10, nē. 15? Nē. 20? Man ir cits cipars galvā. 50? Par to varētu. Jā? Varbūt, jā. Okay. Nē, es smējos, labi, rīt arī var atnākt karš, jā. Tad es varu kost sev pirkstos, vai ne, par to, ka es esmu kaut ko atteikusi, bet jā, ir bijuši arī pārdošanas piedāvājumi. Tas, ko es sev uzdodu jautājumu, ir, ko es darīšu bez tā? Es esmu brīvs augusi. Tie man, tas... Nav pietiekoši? Tas nav mans, šis ir... Es smējos, kāpēc vispār sāku darīt tos viesunamus un viesnīcas, lai es justos, ka strādāju un lai man būtu arī kaut kāds diskomforts ikdienā. Jā, jo, teiksim, tas, kāda man ir forša Andevas komanda, kā mēs ikdienā strādājam, es nejūtu tādus... kādreiz vajag, kad kaut kas neiet riktīgi, vai kad tu jūti, aizēji, iekārto to viesunām, aizbrauc, neskastes, kaut ko fiziski dari, kaut kā sevi norealizē, ieraugi rezultātu. Šis ir darbs, ko var darīt zem palmas ar laptopu. Es tā jūtu. Man vajag to akšanu un kaut arī fizisko darbu. Un tādā veidā arī realizēties, jo visu bērnību pavadot laukos pie
omītes un ravējot dobas un tīrot kūti un gatavojot visiem ēst un visu, es dabūju to. Tad es jūtos, caur darbu es jūtos tā kā arī norealizējusies un Andele ir absolūti kolosāls darbs un es viņu vienkārši dievinu, bet vai es varētu vienkārši sēdēt kompī? Laikam nē. Nu tā. Būs varētu sēdēt kompī, bet ceļot uz laiku. Negribētu? Vai tu esi darījis tā? Zini kā, es esmu tik daudz ceļojis, un es joprojām, man ir tas, kad, ja es izdomāju, es rīt aizbraucu, kaut kur aizlidoju. Tā man patīk darīt, un arī neplānot, un es esmu pietiekami jaunībā izceļojusies, dzīvojos arī apmaiņas gadā, un jo vairāk es ceļoju, jo vairāk es saprotu, ka Latvija ir mans mājas, un man te patīk darīt, un darīt kaut ko foršu un labu un jēgpilnu. Kāda ir hobija vai sports, ko dari? Ar sportu es bišķiņu tagad dēļ visiem aktīvajiem vasaras sezonas darbiem sačkoju, bet man patīk skriet. Skriet? Jā, tāpēc, ka viņš nepaģēr šis sports neko. Nepaģēr plānošanu, nepaģēr, ka tagad nezinu, kā man dzīvesbiedrs nodarbojas ar kaitu, jā. Ir vējš Igaunijā, viss darbi pie malas, teš uz Igauniju, vai teš uz tur Liepāju, vai Vēnspili, tur tie 300 kilometri, un nav vējš, un tur tev ej uz tām daudzajām, tur tām somām, un tad lidot, pārvadā 2 lielus līčus, visu laiku tos pūķus, ja sauc tās pa līčus somām, ja. Tas ir tikai tādēļ, lai tu varētu darīt savu hobiju. Es paņemu botus un I'm fine. Kā tev golfs varbūt? Vai tu spēlē? Zini, es nespēlēju, man ir sajūta, ka man jāpienāk 60 gadiem, tad es tur varētu iekļauties. Es nezinu, daudz dāmas ir. Es zinu, bet es nevaru, tu man par snobisku. Es esmu arī bijis tieši kā reiz nesen vienā korporatīvajā pasākumā, un es redzu to publiku, un tas nav mans. Man tāds, Kurā vietā? Tu biji Jūrmalā vai Ozo? Jā. Nē, tas nav vienkārši. Es pieļauju, ka tas ir meditatīvi, bet tas, kas ir ap to golfu, man būtu domāt, ka man varētu patikt tas sporta veids kā tāds, bet nepatīk tas tā elites sajūta, kas ap to ir radīta, un tie visi dreskodi, un viss man tāds rebels iekšā uzreiz iestājās, es to nevaru. Es agrāk arī kaut kāds, pasākums rīkoju vienreiz tieši veiklam atklāšanas, domāju, pēc kā lai es visu šitos te uzpucētās dāmas izsitu no sliedēm. Man nepatīk tāds pārāk skaisti un oficiāli pasākumi. Es domāju, nē, šoreiz nebūs vīns, bet visiem būs koronas pudeles. Un tad dāmas mācīties dzert no pudelēm. Tas tā, es vienkārši gribu ieskicēt to, ka man tāds pārāk tas sterilums un snobiskums nav par mani. Man patīk. Es esmu pilnīgs viesnīcu frīks. Ja es braucu ceļot, es varu pavadīt stundām bookingā, lai atrastu to viesnīcu, kurā es gribu palikt, lai es piedzīvotu to interjeru, kas tur ir. Tas man baigi iedvesmo. Es nevaru palikt vienkārši kaut kādā, nezinu, piedodiet atvainojumu, bet tradicionā ķēdē, kur es zinu, kur katrā valstī būs viens un tas pats izskats. Man vajag to piedzīvojumu, kaut ko tādu, kas ir kaut kas unikāls un tam līdzīgi. Tā kā ar mani nav viegli ceļot. Kur tev liekas Latvijā ir forša vieta, kur aizbraukt un palikt? Bet nedrīkstiet savas vietas. Nē, protams, jā. Es esmu pilnīgā fanā par Kukšu mūžu, kas nav nekur... Kukšu mūžu? Ievadi. To vada Daniels, bijušais Otto Švarts hotel vadīt... Kur tas ir Kukšu? Pagad labāk paskaties galeriju, tas sākums nav nekas. Jā, man tas... interjeru vajadzēja, pilnīgs kreizī, tur vāja prāts vienkārši. Tur viss ir kreizī. Bet viņš ir nepareizs, tas interjers. Tur viss ir, tur lāčplēst, tas tā pilnīgi eklektika. Okay. To nevar piedzīvot, viņš bildēs nav tas, kas ir realitātē, bet absolūti brīnišķīga vieta, un pats saimnieks vienmēr uzņem ne vairāk kā par 3 numuriņiem vienlaicīgi, un tad ir tas piedzīvojums ir kolosāls. Jābrauc pa grāns briesmīgu ceļu, bet tās bildes absolūti nav tas, par ko, jā. Okay. Viņš nav ne bookingā, nekur tikai jāzvan viņam patiešo. Jā, kungs vienkārši savu dzīvē jau tas saimnieks izdarījis, viņam ir pilnīgs čils. Tas nav tik tālu no Rīgas, tad patā. Jā. Tā, uz turienes braucu. Tad man ļoti patīk Hotel Annas. Tas ir Zaubē, un kas man tur patīk, jo tas ir
pilnīgā, atkal nekurienē, meža vidē un piebraukt nereāli. Es kaut kādā ziņā uz ziemu smuži, tas pats stāsts nekurienes vidu, un tad tu pēkšņi tev ir restorāns un visu, un tas rada baigo kaifu. No Annas es tieši biju kaut kur pirms pāris nedēļām, uz 3 dienām vienkārši neko nedarīt, jā. Šīs manas tādas divas atveldzēšanas vietas. Tev varētu patikt atbraukt. Reku manai omei ir viesnams, bet tev varētu patikt reāli. Šāds te, es tev parādīšu. Tas man liekas Reku tāds māja, šitā tā māja, šitā ir viesnam māja, tur ir arī pirts. Šitāds te, iekšā nebūs, šī iekšā, ne? Nē, lauki, man ļoti patīk serta, ka vajag veldzēties braukt uz laukiem. Jā, o šitās te tur ir. Okay. Tur arī Imants Ziedons ir arī bijis tur. Tas jau viens. Jā, tāds, šitāds, tu tāds. Es tur varbūt piesietos pa sarmazgliem, vēl kaut ko. Man ir lietas, kurām man ir jābūt labā. Ka ir kičs starp un tā, jā. Bet, ja mēs tā pa tām divām vietām, tad tas ir tas, kur man patīk palikt. Kaut kas vēl bija. Bet Annas, man liekas, salīdzinot to pirmā vieta ir daudz tā kā, modernāks. Tā pirmā vieta tāda divas, baiga tāds valsts. Jā, par to es tās, kad man vajag vai nu vienu, vai nu otru, un ik pa brīdim to līdzsvaru dabūt, jā. Mīļākais restorāns Latvijā? Ļoti labi jūtos Portofino. Pat Ausakļielā. Tur man vislabāk strādājās. Viss tā kā jūs teicat, man nav office, tad man ir restorāni, kur man vislabāk strādājās. Okay. Portofino, bet garšu kārpiņas, un kuras vislabāk jūtos, un community, un komūna, un viss tas ir Ozīris. Tas ir Akalmens. Bijušais, Andrejs Žagara restorāns uz Barona. Šeit, jā? Jā, totāli. Tas ir. Es vienmēr ieeju, vienmēr ir pazīstami, vienmēr ir savi cilvēki. Un nenormāli garšīgi. Jā. Es tur gāju tad, kad gāja arī mani vecāki uz turieni, un es arī ar meitām uz turieni eju, un viņas jau zina no galvas meņu. Šīs tās divas lietas. Es biju pavārmājā, man tur ļoti patīk. Jā, tas ir kolosāli. Tiešām kolosāli. Ja tur vēl būtu nakšņošana klāt kaut kur, tur tas vispār būtu amazing. Kur tev ir bijusi labākā investīcija, kas nav ne nekustamais, ne viesnāmi, ne savs bizness, kur ir bijusi labākā investīcija? Un kāpēc? Tas varbūt arī ikdienas saistīta lieta, ko tu nopirki, nezinu tur. Man patīk vārds, es parasti vārdu investīciju lieku domzīmi vienkārši nopirkt. Tāpēc es nekad nedomāju par lietu, kā tā ir investīcija, ko atpelnīt. Ja? Tā teiksim. Labāk lieku nopirkt. Man ļoti grūti pateikt, bet tas, es daudz nepērku. Man viss aiziet tikai tieši, ko man patīk, manas investīcijas, es esmu pilnīgs frīks uz vintāžas mēbelēm, dizaina kaut kādām ikonām un lietām. Tas man ir vienkārši tāds azarts, tāpēc arī Andelēs es izveidojis mājas sadaļu, un es viņu visu laiku administrēju un eju cauri, un visu laiku kaut ko tur ķeru. Ko tu liec tās lietas? No sākuma es viņas lieku garāžā, un tad es viņas izvadāju pa viesnamiem, jo es jau parasti es nopērku ar kontekstu, tas varētu derēt tur. Bet tagad man jau ir aģents Itālijā, un es jau uz turieni jau man sūta bildes, sapteni uzrakstu, ko man vajag, un tad man nāk visādi tur forši brīnumi, knolu krēsli un vēl kaut kas tagad nāk uz Latviju. Izklausās labi. Tās ir manas tādas aizraušanās, ja to var saukt par investīciju, bet vispār ir ceļošana, tas ir mans totāli, mana investīcija manā dzīvē, manās sajūtās, bet kaut kādas tur mantas, citas vēl kaut kas, nē. Kur tu dzīvot, ja tu Latvijā tad vairs nevarētu dzīvot? Venēcijā. Kāpēc tur? Es nezinu, es tur ārkārtīgi labi jūtos, man tur ļoti patīk visi tie kanāli, tas miniatūrisms, tāda pasaku pilsēta, un ka tur neviena mašīna nebraukā, kad viss ir ar laivām pārvietojas un skaisti interjeri, un tieši tur tas senais kopā ar mūsdienīgiem risinājumiem, es esmu pilnīgā fanā. Vai laukos. Tiešām laukos, Inešos, kur mums dzīves biedram foršas lauku mājas, tas tur var aizbraukt, vienkārši neko nedarīt, klausīties varžu korī. Es teiksim, skaidri zinu, ka es vecumdienās dzīvošu laukos vai Venecijā. Viensētnā? Jā, man to vajag, jā. Tādā Mārsilos nedzīvot? Nē. Man vajag seno māju, man vajag to seno sajūtu. Kas ir kaut kāda filma, seriāls, kas tāds top stāvē? Atzīšos, man vispār nav laiks seriāliem. Vienīgais, ko mēs skatāmies parasti ir ar
kaut kādu latviešu seriālu pēdējo, un es esmu totālā fanā par nelūgtajiem viesiem. Tas ir Super Dievs, labs. tik krūts. Man tā patika arī, jā. Nu, mēs ar bērniem skatāmies, tur daudz kas neatļauts ir, manuprāt, bet that's funny. Jā, nelūgtie viesi, padomu džīns, tie ir man tādi highlighti no latviešu seriāliem. Man nav laiks, patiešām nav laiks citiem seriāliem, bet tas, ko mēs katru svētdienu daram ar meitām, ierušinamies pie televizora, tad vienmēr ir kaut kāds tas svētdienas detektīvs pa Latvijas pirmo televīziju. Es vispār skatos tikai Latvijas pirmo televīziju un Latvijas otro. Man nav citu. Vispār neinteresē. Es esmu pilnīgi otrādi. Jā. Man ir viss, kas var iedomāties. Jā, man nav laiks tā. Es vispār abrīnoju, kā cilvēki to var izdarīt. Jo es tiešām uzlieku LTV1, es zinu, ka viņiem tur ir foršas nedēļas filmas, kas ir kāds manā vietā jau ir atlasījis kaut ko man skatīties, jo ko līdz es ieeju un kaut ko mēģinu pati atrast, es saprotu, ka Dievs grib redzēt šito, un tad man sākas histērija un panika par to, cik daudz, ko es neesmu redzējusi, un es labāk lecu no tā ārā. Tas tāpat kā es smējos, kad es vienreiz sāku iet vīna kursos. Vispār vīns nav mans dzēriens, bet es domāju, labi, vismaz kaut ko apgūt. Un jo vairāk tev stāstu, jo vairāk saprotu, ka bļāviens tā pasaule tik liela un plaša, un es stop, man viss, es palieku savā mazajā Tieši tas pats man bija. Bet tas pats ir ar filmām atkal. Redz, tava vīna pasaule ir filmas varbūt, vai seriāli. Jā, es arī biju tiem vīna kursiem, tur tieši tev liek, tur žvambāt viņu pa muti. Es tāpat neko nesaprotu, kā viņš ir. Tā, es nejūtu. Nē, vai redzi, man nepatīk reibums no vīna, es jūtu diskomfortu, man sāp galva, no šampaniešu man sāp galva, nu tad paldies Dievam, tas no šiem dzērieniem pasargāta. Un no tām, kā lai saka, tām informācijas atkarībām, jo tas nav, es nejūtos labi no tā. Man ir tikai korona, un es vairs neko citu nelietoju. Labi, mēs koronu parasti dzeram pēc enduro. Mēs tiem braucam močiem, un tur ir tā kā tradīcija koronu. Tieši pēc gongas. 3 stundas pārvāc. Kas ir gala novēlējums, ko tu varētu un gribi pateikt ikvienam, kas tos klausās un skatās šito? Viens gala novēlējums. Gala novēlējums, es tiešām pieļauju, ka skatās arī daudzi forši cilvēki, kas kaut ko grib dzīvē uzsākt. Veidot savu biznesu vai tam līdzīgi, tas, ko es varu pateikt no savas pieredzes, un es tiešām novēlu uzsākt un formalitātes kārtot pēc tam. Jo ko līdz mēs sākam kaut ko darīt no tā pareizā gala, tas var nodauzīt jebkādu apetīti vispār uzsākt. Ja tu esi izgudrojis produktu, izgudrojis pakalpojumu, uzsāc sniegt vai uzsāc jau, tā, kad tu esi viņu izkristalizējis, uzsāc rādīt draugiem vai rādīt savai mērķa auditorijai, tā, kad tu esi droši par to, ko dari. Un tikai tad, ja tu jūti, ka ir vilkme no cilvēkiem viņi sajūsmā, tad sāc ar tās visas, grāmatvedības, visu pārējo, atļaujas, visu pārējo. Es nerunāju uzsākt, sāk pelnīt, bet vienkārši sāc dot, rādīt, vai tas ir tas, ko tu patiešām arī gribi darīt. Ja? Tā. Paldies tev liels par šodien. Man liekas, ļoti labi saruna. Paldies. Un tu iesim runāt par tām kartēm. Jā, tu kādu straipu izmanto. Tu līdz izrunāsim. Mēs izrunāsim. Bet ārprāts. Tu līdz izrunāsim. Nē, man dienā ir kaut 3000 transakcijas. Tas jau var kaut ko maina. Jā. Man ir 10, I guess. Jā. Varbūt tāpēc dēļ apjoma tāds cipars. Nē, es parādīšu tā visu. Tā, super, Jā.